Latvijas-Igaunijas apvienotā florbola līga ir sasniegusi savu noslēdzošo spēļu dienu. Vispirms laukumā dosies florbola klubs Ķekava un EMU komanda no Igaunijas pilsētas Tartu, lai sadalītu bronzas godalgas. Pēc tam būs priekšā pusfināla sērijas jau LV florbola līgā dāmām. Tur pavisam nelielas izmaiņas, bet pusfinālā tāpatās kā un Ārtis Ansāns. Labi aizsardzībā nospēlēt Dankfeldu pārķer bumbu, bet pēc tam uzdāvina to Reti Vārtai. Vārta sāk uzbrukumu, laba metiena pozīcija un bumbiņa arī ir nogādāta vārtos. Emma Ubalehta ir tā, kas raida bumbiņu vārtos, panākot 1-0 un tiek pārspēta jaunā Elza Šalta. Ubalehtai tikai otrais vārtu gūms šajā sezonā. Šaltai augstāka vieta bija otrai Igauņu komandai Spartai pērn, bet tepat laikā Tartu komanda vēlāk kļuva par Igaunijas čempionēm, to pašu Spartu uzvarot. Rezultātu piespēle vārtu gūmā, 11 vārti un 4 piespēles otro sezonu. Viņa spēlē šajā apvienotajā līgā. Spēlē ar augstu pacelt vārtu priekšā Pillei Arro. Ķekava mazākumā ļoti sekmīgi pietur spēles priekšumu, arī tagad karamā pie bumbas netiek. Bet tagad gan ir jāsteidz atpakaļ Ķekavai. Vārta, laba metiena pozīcija Reti Vārtai un Reti Vārta iemet vārtu devītniekā, tiek realizēts skaitliskais vairākums. Ja pirmie vārti uz savas kļūdas, tad šoreiz mazākumā komanda pārāk augstu, manuprāt, uzgāja virsū, mēģināja presingot. Bet par NND varbūt vēlāk dienas gaitā, kad būs fināla spēle, bet Šalta lieliski darbojās vārtos, nepieļauj to, ka Igaunijas pretuzbrukums. Šķiet, ka ar bumbiņu trāpa seju Ubalehtai vai ar nūju nevarēja saprast. Es tur rikošets un Ubalehtai trāpīja pa seju. Līnkas uzmetiens. Vārta ir tā, ka trāpa bumbiņu Koverikas metiens un Šalta atvaira. Laikā to negribētos atzīt. Ar 5. numuru spēlējošā Enija Kalniņa. Pašlaik ir laukumā Nav Birkāna šajā virknējumā un redzēsim, varbūt tas arī ir īstais panākumu iemesls, jo izdodās dabūt bumbiņu vārtos. Ķekavai beidzot izdodās pārspēt karamā un panākt 1-2, kad ir nospēlētas 35 minūtes un 16 sekundes. Tieši Kalniņa ir tā, kur var uzteikt par to, ka viņi izsit bumbiņu pretinieki. Dodās uzbrukumā. Arī šajā nomaiņā gan Birkāna nespēlē. Pirms kādas veselības problēmas Aivijai. Tagad 2 maiņas pēc kārtas. Viņi vismaz paliek rezervē. Un ir vēl viens vārtu gūms bez Birkānas. Pirmais virknējums mēta bumbas vārtos un ļoti īsā laika sprīdī tiek panākts 2-2. Abas Igauņu vārtsardzes vēl laistās ar ūdeni. Spēles laukumu, kamēr mēs varam redzēt atkārtojumā rezultativitātes punkts. 24. punkts Samantai Bērziņai. Viņai 10 vārti un 14 piespēles, bet uzreiz Reti Vārta dodās uzbrukumā. Tartu komanda mēģina atgūt vārtu. Arī skaistā maņķis tika apspēlētas 2 pretinieces, bet uzbrukuma tālākā attīstība uzreiz pēc tam apsīkst. Vienreiz Krūmiņu mēģina iespēlēt Rasēcevai, tas nesanāk, bet par savu neatlaidību Ķekavas komanda tiek atalgota. Krūmiņu vēl vienreiz dod Luīzei un ar otro piegājienu bumbiņu nonāk līdz Luīzei Rasēcevai un florbolisti, kur guva otros vārtus, gūst arī trešos. Redzam atkārtamā no pietiekami tālas distances. 15. vārtu gūms Luīzei šajā sezonā. Pērniņai 26 un uzreiz vēl viens vārtu guvums.
4-2. Tas jau varētu būt ļoti nopietns trieciens par Tartu komandas pozīcijām. Vārds rāda, kad mēģināja ar galvu atvairīt šo metienu. Ieva Bušmana izdara metienu un šeit gan neredz vairāk nekā 3 reizes. Ir šī starpība. Tā ir 19 punkti. Pirms tam vēl vienu sezonu praktiski pilnībā nācās izlaist nopietni savainojuma dēļ. Sekundes 20 vismaz ir izdevies ietaupīt tagad Ķekavas komandai, bet no izcilas pozīcijas netrāpa Emma Ubalehta. Atkal var iedot piespēli vienatnē, lai iziet Kalniņa. Pēdējā mirklī paspēja atgriezties Hobijārva aizsardzībā un pārķer bumbiņu vēl minūte Tartu komandai vairākumā un atkal vairākumā pretuzbrukums un retī vārta. Kaut kādā veidā, kaut kādā mērā līdzīgs vārtu gūms, kā retī guva jau pirmos vārtus skaitliskā vairākumā. Jā, toreiz bija no kreisās malas metiens tālajā stūrī, šoreiz pa vidu izskrien, bet atkal var teikt, ka pretuzbrukumā. Jāsadala bumbiņu Ķekavas komandai, tas izdodās. Luiza Raseica savāc bumbu, mēģina to arī pēc iespējas ilgāk pieturēt, likt pretinieciem spēlēt bez bumbas, bet piespēle atpakaļ izrājušās gaužām neveiksmīgi un nevar laist vārtu sev garām Kalniņa, bet tomēr palaiž vārtas diagonāli uz vārtu tālo stabu, bet netrāpa pa bumbu Trīnulīs Kuriks. Tādējādi izprasīt vēl kādu sodu. Paliek 10 sekundes, vēl nav bijis neviens metiens. Tagad Koverikai jāmet bumbiņa, metiens arī seko, bet metiens nav precīzs un tiesneši fiksē pārkāpumu Krūmiņai 2,5 sekundes vārta. Jādod piespēle uz vārtu priekšu, bet vārta iemet Krūmiņai kājās. Vārta un atskan sirēna, cīņa ir noslēgusies. Ķekavas komanda vakardien izlaida 3-0 pārsvaru un pusfināla spēlē zaudēja NND komandai. Šodien Ķekava atspēlējās no 0-2 un ar 4-3 uzvar EMU komandu un izcīna bronzas medaļas.